Outdoor moto izstādes iespaidi vēl lāgā nebūs nosēdušies, kad jau atkal varēsim doties uz Ķīpselas izstāžu centru. Šoreiz apskatīt jaunākos automašīnu modeļus. 24. aprīlī tur gaidāma kāda Latvijā vēl neredzēta zīmola pirmizrāde. Šī gada auto izstādē pirmizrāde Latvijā piedzīvos 2 jauni, Latvijā līdz šim neredzēti attiecīgi ķīniešu auto zīmoli, viens no kuriem ir Omoda un otrs saucās JQ, kas ir jauni zīmoli ne tikai Latvijā, bet vispār pasaulē, jo tie tika radīti pirms 3 gadiem ar mērķi, ar skatu uz Eiropas patērētāju. Pie tām, kas nav mazsvarīgi, šie modeļi tiks piedāvāti ar visiem iespējamiem motoriem. Šo zīmola automašīnu ražotājs ir lielais koncerns Chery, kura produkciju mēs jau pazīstam. No 8 Omoda un JQ modeļiem Latvijā sākotnēji būs pieejami 3. Konkrēti auto izstādē jūs varēsiet apskatīt Omoda 5 elektriskajā gan versijā. Jūs varēsiet apskatīt Omoda 9, kas ir mūsu flagmanis, mūsu visjaudīgākais, vislielākais un arī dārgākais plug-in hibrīds. Un, protams, jūs varēsiet apstīties arī JQ 7. Šie ķīniešu crossoveri pārstāv augstāku tirgus nišu nekā tehniski radniecīgie Chery. Dažās Eiropas valstīs šo modeļu pārdošana tika uzsākta pirms 1,5 gada, konkrēti Spānijā un Polijā, protams, apvienotajā karalistē un visās citās arī dzen. Jāsaka, ka šie pārdošanas rezultāti uz šo brīdi pārliecina, jo, piemēram, pagājušajā gadā Polijā ir pārdots vairāk nekā 15,000 Omoda un JQ, sasniedzot 2,5% tirgus daļu. Domājams, ka jau izstādes laikā Omoda un JQ būs ievākušies savā nākamajā mājvietā Biķernieku ielā. Mēs, protams, plānojam līdzīgas autosalonas arī Lietuvā un Igaunijā, jo mēs esam importieris Baltijas valstīs. Tā kā visa informācija par cenām un piedāvājumu, protams, izstādē, protams, mūsu mājaslapā un tuvākā mēneša laikā pie mūsu Latvijas dīleri. Viens no pazīstamākajiem ķīniešu zīmoliem BYD Rīgas auto izstādē izcelsies ar veselām 3 pirmizrādēm. Tas pirmais būs laikam tas pats svarīgākais, kas ir Atto 2 ārēji lādējamais hibrīds. Tas ir mazais Atto 2 elektroauto, ko mēs pagājušajā gadā prezentējām un atklājām tieši Auto 2025 izstādē. Brālītis, kas būs tātad ar ārēji lādējamu bateriju un iekšzemes dzinēju. Kontrastam CLU BYD modelis DMI ir mūsu šī brīža top pārdotākais auto. Tā kā mums ir ļoti lielas ekspektācijas uz Atto 2 DMI modeli, kā es teiktu, ka ļoti lielu tirgus iekarotāju tādā segmentā līdz 30,000. Trešais BYD jaunums izstādē būs modeļa Atto 3 jauna versija. Pie tam vēl kāda. Pilnīgi savādāks Atto 3, kā bija līdz šim. Ar līdzīgu dizainu, bet ar pilnīgi citu mašīnas, teiksim tā, pielietojamību, jo šī būs pilnpiedziņa ar 500 pāri zirgiem, ar lielāku bateriju un ar diezgan jaudīgu uzrāvienu. BYD tagad iegādājams ne tikai Rīgā, tāpēc arī klientu loks kļuvis plašāks. Ņemot vērā to, ka mums ir pievienojušies jau vēl 2 dīleru centri ārpus Rīgas, kas izplatīs mūsu automašīnas, mēs esam uzkrājuši savu noliktavu. Lielākā daļa automašīnas ir pieejamas uzreiz un uz vietas. Klienti ir visādi, sākot no kungiem gados, sākot ar kundzēm gados un arī ar jauniešiem, ar IT nozares pārstāvjiem. Tā kā tur nav izteikts tāds viens kalums, kas pērk mūsu automašīnu. Daudz jaunumu auto izstādē gatavo arī tradicionālie tirgus spēlētāji, tostarp Japāņu Nissan. Gatavošanās auto izstādē norit pilnā sparā. Mēs piedalīsimies. Mums būs 2 jaunumi, 2 lieli jaunumi. Viņi būs 2 elektromašīnas. Tā būs Nissan Micra un pilnīgi elektrisks arī jaunās paudzes Nissan Leafs. Par Micru viss ir skaidrs. Patiesībā tas ir pārzīmolots elektromobīls Renault 4. Un izstādes laikā jau būs nonācis Nissan autosalonos. Bet kas tad būs ar jauno Leaf?
Savukārt par Nissan Leafu pagaidām informācija vēl nav apstiprināta, bet tuvāk uz pavasara beigām jau varēs veikt testa braucienus mūsu autocentrā. Jauns inovatīvs dizains, tāds ļoti līdzīgs ārijas siluetam. Svarīgākais, manuprāt, ir tas, ka Leafs ir atteicies no uzlādes šādiem oligzdas, vecā tipa, un pārgājis uz jau mūsdienīgo CCS uzlādes ligzdu. Izstādes apmeklētāji, kas meklē tikai cenu, noteikti iestūrēs Dacia stendā. Auto izstādē mēs piedalīsimies ar jauno Dacia Sandero, kas ir pārdotākais automobīls Eiropā. Protams, viņam ir lieliska cenas un kvalitātes attiecība, kā arī būs apskatāmas Dacia Duster ar jaunajiem dzinējiem un, protams, ietilpīgais Dacia Bigster, kas ir Latvijas gada auto 3. vietas ieguvējs. Protams, Dacia Bigster un Duster ir jau pieejami ar jaunajiem benzīna, pilnpiedziņas un, protams, iecienītajiem LPG dzinējiem. Pirmo reizi Dacia crossoveri būs pieejami unikālās kombinācijās – benzīns, gāze, hibrīds, kā arī pilnpiedziņa un automāts. No spēka agregāta ar nepacietību gaidama jauno benzīnas, gāza, pilnpiedziņa hibrīdu, kas ir pirmo reizi priekš Dacijas. Tās būs pilnpiedziņa ar automātisko ātrumkārbu un ar hibridizētu piedziņu. Tur mēs iegūstam to unikālo patēriņu 7-8 litri, bet, protams, tā ir gāze, kas ir gandrīz vai 2 reizes lētākā benzīns. Vēl iespaidīgāks modeļu klases gaidāms Renault stendā. Rādīsim jauno Renault Clio ar 160 zirgspēku pašuzlādes hibrīdu, ietilpīgo Renault S-Pace ar 200 zirgspēku pašuzlādes hibrīdu, protams, sportisko Renault Rafale plug-in hibrīdu ar pilnpiedziņu un 300 zirgspēkiem un, protams, visiem iemīļoto ikonisko Renault 5. Ne tikai mēs, bet arī mūsu pircēji gaida EKI atbalstu elektroauto vai arī rozatē spraužamo hibrīdu iegādēji. Renault klāsts varētu piedāvāt elektroauto Renault 5, Renault 4, Scenic Megane, un arī sportiskais plug-in hibrīds Renault Rafale. Starptautiskā izstāde Auto 2026 notiks no 24. līdz 26. aprīlim. Tiekamies Ķīpselā!